Šodien mēs ļoti daudz runāsim par iepazīšanos, runāsim par tiem knifiem, nerakstītiem likumiem, kas tad pastāv starp vīrieti un sievieti, starp šiem dažreiz tik nesavienojamiem cilvēkiem. Jā, uz ko tad vispār sākumā vīrieši skatās, ieraugot sievieti? Pētot dažādas aptauju rezultātus, nākas secināt, ka pie vienas atbildes mēs nevaram nonākt, jo tur ir pavisam dažādas atbildes. Kā viena no populārākajām atbildēm, protams, ka viņi skatās uz mūsu krūtīm, un tad arī skatās uz acīm, uz smaidu, un tad tas acu skatiens, kā lai saka, slīd zemāk un aiziet līdz tām krūtīm. Mums ir iespēja šo, kā lai saka, aptauju veikt pat pie galda. Mums sēž viens vīrietis. Jurģi, kā ir, uz ko tu skaties, kad tu ieraugi pirmo reizi sievieti? Kas ir tas pirmais? Es tomēr domāju, tas diezgan, tāds, kā lai saka, pieklājīgi, nepārāk gudrs jautājums. Es domāju, mums drīzāk ir tas, kas, manuprāt, mainās vīriešu un sieviešu attiecībās pēdējos 10 gadēs un laulības institūtā ir viss tā ilūzija par romantiskās mīlestības savienojumiem pārcilvēku. Mēs, principā, visu laiku meklējam pārcilvēku. Mēs skatāmies, vai tu gadījumā neesi, vai tu būsi laba mamma, vai tu būsi laba mīļākā, vai tu būsi, es nezinu, tur man izcils draugs un psihoterapeits un tās prasības, vai tu māki gatavot, jā, un kā tu vadi mašīnu, jā. Es nezinu, mēs gaidām, jā, neiespējamo misiju no tā kultūra un kaut kādi kultūrālie kodi ir radījuši šo ilūziju, ka mums it kā būtu jāsameklē sev kaut kāds tāds ideālais pārcilvēks. Ja? Un mēs viņu meklējam, mēs mēģinām kādreiz dažādās attiecībās, varbūt, bet tā jau diezgan laba, ja? bet tomēr tur ir viens cits kaut kas laba, un tas līdz galam nav. Un visu laiku ir kaut kas labāks. Un visu laiku kaut kas labāks, un to pārcilvēku jau nav, vai arī, ja viņi ir, tad viņi ir ļoti mazi un kā likums precējušies savā starpā. Ja? Un tad mums pārējiem tur tā. Un tāpēc tas jautājums, uz ko tu, teiksim, skaties, ja, viņš ir ārkārtīgi kontekstuāls. Ja, tas ir, ko tu kādā dzīves kategorijā... Ko tu pamani? Tas ir koptēls uzreiz? Kā pamani? Tas jau ir atkarīgs arī no tās sievietes. Protams, būs sieviete, kurai tu pamani vispār tikai krūtis un nekad vispār neko citu viņā. Tas jau, kas ir izlikts pārdošanā nosacīt. Tas jau ir daudz, kas atkarīgs no daudz kā. Tas jau nevar tā. To nevar tā. Tas būtu pārāk, manuprāt, tas atkarīgs no tā cilvēka, no tā konteksta, varbūt no tās situācijas. Bet kaut kas jums uz tām krūtīm ir tiem vīriešiem, jo es esmu ievērojis, es ļoti reti valkāju dekoltē, bet tiklīdz es viņas uzvilkus, un es varu iztīties pārējā skatā pilnīgi galīgi traki, un man vienmēr pateiks, oi, tu šodien tik labi izskaties. Un tam man liekas, paga. Nav nekādu šaubu par to skaidrs, ka visi tie seksuālie signāli un viss šitais, protams, darbojās un vienmēr ir svarīgi un tā. To jau es nemaz netaisos strīdēties. Tas jau skaidrs viss.